Sveiki, mednieki! Pastāstīšu jums, kas ir nepieciešams pamatlietas, ejot ķerot bebrus uz mežu. Tātad, sāksim. Numur 1, kas ir vajadzīgs, mums ir rāmju veida lamatas. Bez šīm mēs bebru nenoķersim. Tātad, mums ir lamatas. Nākamais vajadzīgs lamatas uzvilkt. Tur mēs izmantosim striķi metru garu, ar cilpu uzvelkam lamatas. Kad lamatas ir uzvilktas, tālāk mums jāsagatavo vietu, kur uzstādīsim lamatas. Mums nāk tālāk zāģītis. Ar zāģīti mēs piegriežam zarus, kuru vajadzīgs atbrīvot, labs palīgs sagatavot vietu, kur kas nepieciešams. Tad, kad lamatas ir uzstādītas, visi pielikts, tālāk mums vajadzīgs nofiksēt lamatas. Mēs ņemam trosīti un karabīnītes. Trosīti izmantoju apmēram 5 metri, jo bieži vien īsāks garums nepietiek. Īpaši grāvjos, kur ir vajadzīgs iesprausti koki, krastā izvilkt, līdz krastam aiziet trosīte, pie koka piefiksēts. Karabīnītes vairāk paredzētas, lai to trosīti aizāķētu aiz slazda lielajiem riņķiem. Es parasti kabinoju šitiem riņķiem. Trosīti aizlieku un nostiprinu ar karabīni. Mums ir nepieciešams vēl obligāti drāts, jo bieži vien, principā visur, tiek slazds piestiprināts pie koka. Un, lai viņš neslīdētu nost, izmantojam drāti. Mīksta elastīga drāts, kura lokās, kuru var kārtīgi aptīt un piefiksēt slazdu pie koka. Tātad, lai ar drāti mums vajadzīgs vēl plaķines. Kārtīgas plaķines. Vēlams ar tām, kurām ir te iekšā, bet tas nav tā galvenais jautājums. Galvenais, lai var to drāti kārtīgi nokniept. Bieži vien arī vajadzīgs pielabot slazdam ūsas, ar plaķinēm vajadzīgs kaut ko atliekt, pieliekt, vai arī tā pašas drošības cilpiņas vajadzīgs piespiest stiprāk, atlocīt, pieliekt. Tā kā plaķines ir neaizvietojams palīgs. Cimdi vairāki pāri, jo darbojoties ar bebru rokas paliek slapjas, ir vieni cimdi un pārgājienā ir otri cimdi, lai rokas nesaustu, jo augstā laikā rokas ļoti saust. Vairāki pāri, vēlams ar gumijas pārklājumu. Tik ātri nepaliek slapjas, laba saķere. Tā. Ūdens. Vienmēr fiziski strādājot, mums gribās dzert. Es izmantoju termokrūzi, ieliet ūdeni, viņš tik ātri neatdziest un saglabā savu siltumu. Plasmasas pudelē ātri atdziest, augstu ūdenī var kakla sāpēt un saaugstēties un izvēlos termopudeli. Tad, kad bebris noķerts, izmantoju atkritumu maisu. Šis ir 100 litru ietaupījums, jo bebris vienmēr ir slapšs, dubļains, netīrs un somā viņu negribas tālu likt. Ielieku maisā un tā droši viņš pāriet. Viņš nepietecina lieku slapjumu un netīrību nerada. Tātad, ejot, izmantojam gumijas zābakus. Tie var būt gumijas zābaki vai kombinzons, brienot iekšā. Nav obligāti, ja ļoti gudri strādā, var bez viņiem iztikt. Jo bebris vienmēr, kā zinām, nāk krastā, ēst, satīrīt savu kažoku, krastā viņš nāk, apstamies vietu, kur ir, pareizi visu izdaram, varam noķert. Nav obligāti slazds jāliek tieši ūdenī. Efektīvāk ir ūdenī, bet krastā bez zābaku ņemšanas ar to var izdarīt. Neaizliek obligāts palīgs vienmēr ejot ir
nazis. Izmantojam kārtīgu labu nazi, ar kuru var kārtīgi sist, cirst, kurš nesalūzīs. Jo bieži vien vajag uzasināt kādus kociņus, zarus notrīt nost. Izmantojam labu nazi. Tātad, es vēl ņemu līdzi meža kameru, lai apstītos zvēru uzvedību, kā viņš uzvedās, ko viņš dara ar manu slazdu, vai kā viņš rīkojas, kad ambis izjaukts. Iepazīstam dzīvnieku ar meža kamerām. Iemācamies viņu uzvedību, izprotam viņus daudz labāk. Liels palīgs. Izmantoju paštaisītu pievilinātāju no dziedzeriem. Būs interese, rakstiet komentāro, pastāstīšu, parādīšu, kā viņš strādā, kā viņš uztaisīju. Tātad. Ņemiet vērā, mēs ejam mežā, aptieciņai. Aptieciņai ieliekam pēc saviem ieskatiem, ko jūs tu gribat ielikt, pretsāpju zāles, kādas bintas, vienalga, pēc saviem ieskatiem, bet aptieciņa. Jo ejam mežā, varam pakrist, izmežģīt kāju, kaut kur uzskrist, uzdurties, tāpatās mums ir naži vai ir slasts, kaut kas var notikt. Izmantojam aptieciņu. Nu, pa lielam, šis ir pamats, ko es izmantoju slazdojot. Varbūt vēl kādu sīkumu nepieminēju, bet tas varbūt nav tik būtisks. Šis ir pamats, ko es izmantoju ejot slazdā. Plus, neaizmirstam, ka šis viss iet vienā lielā somā, plus atstājiet vēl somai vietu, kur ielikt bebru, jo rokās nest nav vērti. Vilkt pa zemi ar striķi piesietu, nu gaumes jautājums. Varat vilkt striķī. Labi.